Es gribu tev pateikt, pajautāt, lai arī mūsu skatītāji redz, zina, kas ir tas, ko pie tevīm var iegūt, kā tu šobrīd strādā un kur ar tevi vispār var sazināties, jo ieraugot mūsu rīlus, man, protams, rakstīja un prasīja, jā, bet varbūt, ka tu pati vari pastāstīt, kas tad ir tas, ko dari, ko pie tevis var dabūt un kā to var dabūt. Tātad, kā jūs sapratāt, esmu numeroloģe, jā, un es palīdzu cilvēkiem atrast savu aicinājumu. Saprast, kas ir stiprās puses, kādas ir vājās puses. Izveidot šo ceļa karti, lai tā ceļa karte novestu tevi pie tavas realizētās dzīves, lai tu saproti, ko nozīmē pelnīt ar prieku, kad darbs nav tavs apgrūtinājums, kad tu saproti, ko nozīmē harmoniskas attiecības, kad tu zini sevi, tad tu arī zini, kā pareizi nospraust robežas gan attiecībā uz sevi, gan to, ko tu atļauj izdarīt citiem. Un mans uzdevums ir palīdzēt tev dzīvot tādu dzīvi, kādu tu vēlies dzīvot. Un es tev pateikšu, kas tev ir jādara, lai tu līdz tai dzīvei nonāktu. Bet secinājumus par sevi, kur tu esi, izdarīsi tu pats vai pati. Ja? Es nepasaku to, kas ir labi vai kas ir slikti. Es tev pasaku to, kas ir tevī un ko tu no tā visa vari izmantot, lai tu dzīvo tādu dzīvi, kādu tu vēlies. Bet atslēga ir darīšanā. Ja? Nepietiek ar to, ka tu noklausies, ko es pasaku, ja? Un ja tu nedari, tad tas ir bezjēdzīgi un tam tā nav jābūt. Ja? Tādēļ es savu informāciju klientiem sniedzu pilnu par visām jomām. Es jomas nedalu, es stāstu tikai un vienīgi par visu. Ja? Tāda ir mana pārliecība, ka no tā nebūs tādas jēgas, kā vajag. Bet tas ir tā, kad es tev aizsūtu savus dzimšanas datus, un tas ir rakstiski, vai tas arī kaut kādā konsultācijas veidā? Tas ir rakstiski, jo mēs visi, ne visi, bet lielākā daļa esam bijuši vai pie astrologiem, vai pie kādiem speciālistiem, kas palīdz tev sevi izzināt un izprast. Bet mana pieredze vienmēr ir bijusi tāda, ka konsultācijas laikā es visu ļoti labi saprotu un visu zinu, bet pēc tam es neko neatceros. Aizēj mājās un čuši. Jā, tieši tā. Tādēļ mana informācija maniem klientiem ir rakstveidā. Jums ir jābūt gataviem lasīt un sevi izprast un izzināt. Ja? Un to failu tu varēsi pārlasīt tieši tik daudz, cik tev vajadzēs. Ja? Un tā ir arī fantastiska dāvana saviem bērniem, ja? Vai jebkuram savu mīļam cilvēkam, ka tu rakstveidā vari iedot tam cilvēkam noteikto ceļvedi. It īpaši, ja tas cilvēks ir vēl tikai sava ceļa sākumā. Vai apmaldies. Jā, vai apmaldies. Jo arī pie manis var iegūt informāciju atbilstoši bērniem, jo bērni ir mazi pieaugušie, kuriem tūlīt arī būs pēc kaut kāda noteikta laika jāuzsāk sava dzīve. Un man kā mammai, man ir svarīgi savu bērnu virzīt tā, lai jau no mazotnes viņš sāk attīstīt visus šos savus talantus, un viņš tad zinās, kāds ceļš ejams. Viņam nebūs sevi jāmeklē 30 gadu vecumā. Kā mums. Ja, un jāsaprot, kas viņš ir. Viņam jau viss būs skaidrs. Un mans mērķis un tas, ko es vēlos, ir palīdzēt citiem. Jau no mazotnes, ja, lai tas cilvēks saprot, kāds ceļš viņam ir ejams. Un numeroloģija precīzi tev pasaka, kas ir tas, kas tev nesīs piepildījumu. Un man var droši rakstīt šobrīd Instagramā, ja, tad es informēju par tuvākajiem datumiem, kad pie manis var nonākt uz šo konsultāciju, ja, un tajā noteiktajā termiņā to failu es arī nosūtu. Jā, un es gribu pateikt, ka tik tiešām tā ir lieliska dāvana. Es esmu uzdāvinājis jau savam vīram. Šodien manai māmiņai ir vārda diena, un arī viņai tas tiek uzdāvināts. Tā kā tā ir tāda tiešām brīnišķīga ceļa karta un ļoti, ļoti forša dāvana, manuprāt. Tā kā mēs abas esam par to, lai cilvēki izzina sevi, lai sevi liek kā prioritāti un iemācās iet pa ceļu viegli un ar pozitīvu domāšanu. Dzīvo savu labāko dzīvi. To arī novēlu.